Es ar to pamēģināju jogu, tāpēc, ka man likās, sporta zāle ir pārāk viegli priekš manis. Ar katru reizi sapratu, ka es gribu vēl, man vajag to. Tiešām ļoti patīk, tie ir super cilvēki, tie ir laba atmosfēra. Gribētu pamēģināt kaut ko jaunu, tā vietā, lai visai iet, skriet un nezinu, mocīt sev ar lietām, kas man nenemāk garlēko. Pārsteigums bija tas, ka tas tik tiešām reāli ir grūti, un domāju, ka sagatavošanās posmā šī būs diezgan svarīga sastāvdaļa. Nu jā, tikai pozitīvi, viss pozitīvi. Tagad atnākot šeit un viss šajā kārtumā, tas ir šķiet dinamiskāk nekā skriešana. Visi apkārt runā, daudz gan nav bijuši, bet runā, tāpēc nolēmu pamēģināt. Baigais enerģijas piekļūtums. Es nevaru lielīties, ka es varu izdarīt pilnīgi visu, taču es jūtos ļoti labi. Gan ar šo apziņu, ka es varu sevi pārvarēt mazliet, gan ar to, ka tas pats process tomēr rada tāds patīkams sajūts, prieku rada ķermeni. Nomierina man prātu, atslābina man ķermeni, padara man lokanāku un palīdz zaudēt svaru. No sākuma, protams, ir grūti, bet iemāca, manuprāt, mērķtiecību. Un šie 3 mēneši, kurš ir sākumi par Bikram jogu, tas atrisināt veselības problēmas, ar kurām ir cīnījušies labākie Latvijas ārsti, bet izrādās risinājums bija ļoti vienkārši Bikram jogu. Pirmo reizi domāju, ka kas tur silts telpā, tur būs tikai jāpastaipās. Izdarīju visu to un beigās bija vienkārši ķermenis tik noguris. Nebija noguris, bet tāds atbrīvojies. Likās, ka būtu vieglāk, bet treniņa beigās bija grūtāk. Redzēs, kā šodien būs. Manuprāt, Bikram jogas studija ir kā tāda oāze pilsētu stresu nomocītajiem cilvēkiem, kur nāk sevi sakārtot un tā globāli nomierināties. Jogas nodarbības manī attīsta psiholoģisko noturību. Es jūtu, ka manī ienāk lielāks miers, koncentrēšanās spēja un sajūta, ka es varu tikt galā ar jebkurām situācijām, ko man dzīve piespēlē. Likās jogas nodarbība, kas tur atbrauc, bet bija pavisam savādāk. Pusotras stundas laikā nospīdzināja tā, ka vairs nebija spēka vairāk, ko nevarēja izdarīt. Es braucu mājās un uzreiz atlūzīs. Vakarā muguru bija pavisam citās sajūtās. Pirms iešanas gulēt nesāpēja, beidzot visas muskulis izsildīja, viss kārtīgi, viss elpošana trenām, ļoti labi pašsajūta. Ne tikai sanāk ļoti pasvīts, ka man nav sveši, bet arī daudz ūdeni dar, ko pirms darīju, un arī slodzi savādāk. Katrā ziņā tas ir ļoti labs treniņš. Man kā sportistē tas ļoti labi palīdz. Principā mans darbs ir saistīts ar daudz lēmumu pieņemšanu, stresu pastāvīgi. Šī ir perfekta iespēja atslēgties no visas uz pusotru stundu, bet pavisam citā pasaulē. Un iznāc ārā kā pilnīgi no jauna pieņemt cilvēku. Думаю вообще, что для профессиональных спортсменов йога может быть очень полезна. В плане восстановления, в плане растяжки, в плане подлечения каких-то хронических травм.